Ja tagad es jau piedaru pie tās paudzes, uz kuras kādreiz skatījos no tādu lielu distanci, tad man vienmēr liekas, ka šodienas skolēns man pat tā patīkam pārsteidz, ka viņš pienāk pie manis un saka, sveiki skolotāji, kā iet? Es nemūžam savā skolēna dzīves laikā ne pie viena skolotāja neesmu piegājusi un pateikusi šādu teikumu. Un nebūtu tāpēc, ka es domātu kaut ko sliktu par šo skolotāju, vai es negribētu viņu tā uzrunāt, bet pastāvēja šī distance. Šodien tādas nav, labā nozīmē nav. Ģimnāzijā iegūt ir labi draugi. Ģimnāzijas laiks ir izveidojis mani par tādu cilvēku, kāds esmu šodien. Bērni tagad ar vien gudrāk paliek mums un talantīgi. Mums ir bērni talanti. Pateicoties skolotāju mužnieku uzaicinājumu, es esmu iesācis šo darbību šeit Siguldas mūzikas skolā kā mazā orķestra vadītājs. Lai gribam saglabāt savu mazo tautiņu, mums ir tomēr jāspēlē, jādzied, jāstrādā. Man tā šķiet, ka mēs siguldieši, mēs tie, kas no šejienes esam iznākuši, mēs esam drusku citādi. Siguldas skola vienmēr ir bijusi prestiža skola katrā ziņā. Gods ir bijis mācīties Siguldas skolā. Skola ir viskaistākā iestāde, kāda vispār pasaulē pastāv, tā ir skola. Tikai ar to savu dzīvi mēs varam pateikt tai skolai paldies. To es arī gribētu tagad izdarīt visiem skolotājiem. Arī saviem laika biedriem. Es skaidri zinu, ka vislielāko enerģiju un vislielāko gaismu skolotājiem dod bērni.